Rubio kļuva par galveno Kubas propagandas mērķi pēc tam, kad diktatūra mēģināja pārvērst amerikāņu spiedienu baiļu kampaņā pret pašu tautu. Šīs otrdienas, 2026. gada 9. jūnija rītā, šis gadījums ieguva vēl lielāku nozīmi, jo Havanas ofensīva pret Marko Rubio parādījās kopā ar notikumu virkni, kas vājināja režīmu gan no iekšpuses, gan ārpuses. Viltus ziņas, kas piedāvātas Donaldam Trumpam par pilnīgu kubiešu deportāciju, uzbrukumi Rubio propagandas materiālos ar nacistisku salīdzinājumu, jaunas sankcijas pret personām, kas saistītas ar Kubas eliti. Rauls Castro, uz kuru tiek izdarīts spiediens no ASV tiesvaras puses. Režīms vēlas radīt iespaidu, ka tas pretojas ārējai agresijai. Bet patiesībā ir kas cits. Rubio tiek iesaistīts šajā centrā, jo viņa vārds visvairāk traucē Havanai Trumpa valdībā. Viņš pārzina Kubas sistēmu, runā trimdas politisko valodu un aizstāv stingru nostāju pret komunistu vadību. Tieši tur diktatūra mēģina apgriezt vēsturi, uzbrukot tiem, kas spiež uz režīmu un aizsargājot tos, kas kontrolē salu. Ko Kubas propaganda mēģināja darīt pret Rubio? Kā Trumps un Rubio iedzina Havanu stūrī šajā jaunajā posmā? Es tev tūlīt visu pastāstīšu. Ja tev patīk šāda veida tieši un bez liekvārdības saturs, apsver iespēju abonēt, jo šeit šādi video ir katru dienu. Uzbrukums sākās ar mēģinājumu pārvērst Marko Rubio par sabiedrisko ļaundari Kubas oficiālajā stāstījumā. Sociālajos tīklos un saturā, kas saistīts ar režīmu komunikācijas aparātu, izplatījās uzbrukumi pret ASV valsts sekretāru un pret Donaldu Trumpu. Viens no nopietnākajiem punktiem bija it kā Donalda Trumpa izteikumu izplatīšana par pilnīgu kubiešu deportāciju. Kaut kas tika izmantots, lai izplatītu bailes kubiešu ģimeņu vidū un radītu iespaidu, ka Vašingtona ir pret Kubas tautu, nevis pret diktatūru. Šāda veida operācija ir vienkārša. Vispirms tiek radīts sprādzienbīstams apgalvojums, un visbeidzot, valsts aparāts izmanto radīto paniku, lai paziņotu, ka tikai režīms var aizsargāt iedzīvotājus. Marko Rubio nonāca šī kara centrā, jo viņš ir Amerikas spiediena pret Havanu politiskā seja. Režīma reakcija neaprobežojās tikai ar diplomātisko diskusiju. Starp trimdā esošajiem Kubas žurnālistiem izplatīta apsūdzība norāda arī uz plakātiem un ziņojumiem, kuros mēģina attēlot Rubio kā nacistu. Šī taktika ir smaga, taču nav jauna. Diktatūras parasti sauc savus pretiniekus par briesmoņiem, lai izvairītos runāt par savām neveiksmēm. Kad trūkst elektrības, pārtikas, brīvības un elitei ir pārmērīgas privilēģijas, režīmam ir jāizdomā ārējs ienaidnieks. Rubio kļuva par šo mērķi, jo viņš pārstāv tieši to, no kā baidās Kubas vadība – sankcijas, izmeklēšanu, starptautisku atmaskošanu un tiešu saukšanu pie atbildības. Problēma Havanā ir tāda, ka nesenie notikumi nepalīdz diktatūras stāstījumam. ASV Tieslietas departaments maijā paziņoja par Raula Castro un vēl 5 apsūdzēto apsūdzēšanu par iesaistīšanos 2 neapbruņotu civilās aviācijas lidmašīnu no grupas Hermanos al Rescate notriekšanā 1996. gadā. Rauls Castro atkal parādījās pasākumā iekšlietu ministrijā, kuru ieskāva Kubas drošības dienestu pārstāvji. Kamēr Miguels Dias-Canels centās aizsargāt savu tēlu ar frāzi, ka Rauls ir Kuba un ka Kuba nav aizskarama, šī aina tika izveidota, lai demonstrētu spēku, taču tā arī atklāja bailes. Iekšlietu ministrija nav parasta iestāde režīmā. Tā ir saistīta ar valsts drošību, iekšējo represiju, politisko uzraudzību un iedzīvotāju kontroli. Šī vēsts kļūst vēl skaidrāka ar Raula Guillermo Rodrigueza Castro, pazīstama kā El Cangrejo klātbūtni. Raula Castro mazdēls. Viņš arvien biežāk parādās kā svarīga figūra Kubas elites aizkulisēs. Viņa attēls ar augstu pakāpi iekšlietu ministrijas vidē pastiprina uzskatu, ka Castro ģimene cenšas sagatavot kontrolētu pāreju, neatdodot reālo varu Kubas tautai. Režīms runā par suverenitāti, taču praksē tas rāda slēgtu kastu, kur uzvārds, forma, bizness un drošība saplūst kopā. Tikmēr Amerikas Savienotās valstis ir pastiprinājuši savu spiedienu pret eliti. Trumps piemēroja jaunas sankcijas pret Miguelu Diasu-Canelu, viņa sievu Lizu Questu, Manuelu Anido Questu, kā arī personas, kas saistītas ar Castro ģimeni un ar režīmu saistītām organizācijām. Spiediens ir vērsts uz tiem, kas vada sistēmu, gūst no tās labumu un izmanto valsti, lai saglabātu privilēģijas. Havanas rajonos un citos reģionos atkal parādījušies protesti pret elektroenerģijas trūkumu. Ir ziņojumi, ka iedzīvotāji stundām ilgi paliek bez elektrības, bez gāzes un bez pamata apstākļiem normālai ikdienai. Tas ir tas punkts, kas sagrauj oficiālo retoriku.
Režīms mēģina vainot Vašingtonu par visu, bet pats jau gadu desmitiem pārvalda Kubu. Tas kontrolē ekonomiku, kontrolē presi, kontrolē policiju un kontrolē vienīgo partiju. Neskatoties uz to, tas prasa vēl vairāk laika, vēl vairāk upuru un vēl vairāk klusuma no iedzīvotājiem. Diezs Kanels mēģina pārdot ekonomiskās atvēršanās ideju, taču privātais sektors, ko pieļauj diktatūra, patiesībā nav brīvs. Redzama ir selektīva, aizsargāta, uzraudzīta atvēršanās, kas bieži vien ir to personām ar pieeju varai. Neatkarīgie uzņēmēji joprojām ir ierobežoti, kamēr ar eliti saistīti vārdi bauda privilēģijas. Šī pretruna parādījās arī republikāņu kandidāta Vika Mellora tikšanās laikā ar Raulu Giljermo Rodrigezu Castro Havanā. Mellors sacīja, ka ir piedalījies divās sarunās ar Raula Castro mazdēlu un runāja par biznesa iespējām, Kubas nākotne un ekonomiskā atvēršanās. Viņš ceļoja kā privāta persona un kandidāts, nevis kā Amerikas valdības pārstāvis. Pat tā, šī aina kalpoja kā munīcija neērtam jautājumam. Kam ir atļauts runāt par salas ekonomisko nākotni? Kubas tautai vai ģimenes lokam, kas kontrolē režīma aizkulises? Diktatūra cenšas pasniegt El Kangrehu kā jaunas ēras seju, kādu, kurš spēj runāt par biznesu un pārmaiņām. Taču šis tēls nonāk pretrunā ar pašu kastrismu struktūru. Nav nekādas īstas pārējas, ja vara paliek tās pašas ģimenes, tās pašas partijas un to pašu drošības iestāžu rokās. Nav nekādas patiesas atvērtības, ja prese tiek kontrolēta un pilsonis nevar brīvi izvēlēties, kas viņu pārvalda. Tas, kas pastāv, ir mēģinājums pārkrāsot fasādi, lai glābtu sistēmu. Kampaņa pret Rubio jāvērtē šajā kontekstā. Kad Havana apsūdz, kliedz un mēģina apzīmēt valsts sekretāru ar galējām birkām, tā reaģē uz ietekmes zaudēšanu. Diktatūra zina, ka nozīmīga daļa Kubas kopienas Amerikas Savienotajās valstīs seko katram solim un pieprasa stingrību. Tā arī zina, ka revolucionārās pretošanās naratīvs vairs nav tik izdevīgs kā agrāk. Donalds Trumps šajā stāstā ienāk kā prezidents, kurš atkal lika Kubai izjust tiešu spiedienu. Viņa pieeja neuztver Havanu kā parastu valdību administratīvā krīzē, bet gan kā komunistisku diktatūru, ko uztur represijas, propaganda un ekonomiskā kontrole. Šāds skatījums dod spēku Rubio un dziļi sanikno režīmu. Tāpēc propaganda cenšas nošķirt Kubas tautu no Amerikas politikas, izmantojot bailes no migrācijas, baumas par deportāciju un smagus apvainojumus pret Trumpa valdības pārstāvjiem. Diktatūrai ir nepieciešams, lai parastais kubietis uzlūkotu Vašingtonu kā draudu, jo ja viņš saskatīs problēmu savā elitē, oficiālais diskurss viņam "O discurso oficial desaba". Mēģinājums pārvērst Rubio par nacistu ienaidnieku parāda propagandas kara līmeni. Tā ir apsūdzība, kas izteikta, lai šokētu, nevis lai izskaidrotu. Tā kalpo, lai radītu dusmas, apjukumu un bailes. Tikai ar katru pārspīlējumu režīms atklāja savu vājumu. Ja būtu ekonomiski sasniegumi, ko parādīt, viņi rādītu pārtiku. Ja būtu brīvība, ko parādīt, viņi rādītu brīvas vēlēšanas. Ja būtu spontāns tautas atbalsts, nebūtu nepieciešams Raulu Castro ieskaut ar formas tērpiem, apsardzi un valsts ceremonijām. Propaganda kļūst par vairogu, kad realitāte kļūst pārāk smaga. Tā ir režīma izdzīvošanas mēģinājums, kamēr viņa paša propaganda sāk atklāt bailes apmēru. Es esmu Milsons Alves, globāli, un mans mērķis ir jūs katru dienu informēt ar patiesību. Ziņu saites ir norādītas video aprakstā. Nospiediet patīk šim video, abonējiet kanālu un beigās ieskatieties komentāros, lai jūs būtu vēl labāk informēts un aktīvi iesaistītos Milsona Alves kopienā.